pie stacijas. Šodien esam Ugālē, Krauķu autotrasē. Aiziet! Sabraukuši Ugālē no daudzām Latvijas vietām, sezonas pēdējo posmu aizvadīja amatieru autosportisti. No sākuma bija mazāk un katru reizi nāk klāt cilvēki. Talsnieki ļoti daudzi, un Mersraks, un Roja, un Rīga, un bija arī Cēsnieks viens ar Revolūciju atbraucis. Es esmu apmierināts, jā, galvenais, lai var piesekt viss trases izdevums un vēl kādu pēdēļu izraktu uz priekšdienām, kas vajadzīgi. Azartiskā atmosfērā entuziasti sadalīja medaļas 4 klasēs. Saspringta cīņa norisinājās visās, jo izteiktu līderu nebija. Tādēļ šis posms kā grandios noslēgums bija svarīgs ikvienam sportistam. Kā tev gāja pirmā braucienā, kā ies tagad? Pirmā diezgan labi, 4. paliku. Cerēs, ka būs vēl labāk. Tāpēc pirmā brauciena pagaidām normāli, kā pirmais. Nezinu, mašīna iet viss kārtībā, redzēs tālāk, kā būs. Nē. Pirmā vietā man kolēģi, tā kā mēs tā piezemētu. Jūs godīgi sadaliet vietas? Mēs brauc tā, lai mašīna galvenais iztur šodien. Ja autokrosā sportisti trasē atrodas vienlaicīgi, tad autosprintā noteikumi atšķiras. Katrs sportists 2 apļus izbrauc 4 reizes. Uzvar tas, kuram tiek fiksēts ātrākais apļa laiks. Pirmais bija baigi dubļains gabals, tas gals viss. Tad viņš tā izslidēja ārā, bet es domāju, ka tagad varētu būt bišķi labāk. Mazliet apžujas. Bišķiņ pa slapi, bet tā ir ok. Vismaz šodien nav tāda piņķerēšana tik liela, ka var ātrums bišķiņ lielāks. Pēdējais vasaras posms ar siltām emocijām noslēgts, taču ar nepacietību tiek gaidīta jau nākamā sezona. Vispār mēs šogad pirmo gadu sākam kaut ko, vienkārši sadomājam, ka jāsāk kaut kas braukt vienkārši. Ziemas, mēs Kandavs KTS ziemas sprintā, pa ziemu tur bišķi tur kaut ko pabraucam. Un tā iesākam, tā uzzinām, ka Ugālē tāda gonga te ir un sākam te un viss. Es domāju, tā arī būs palikšana. Mērķis ir palīdzēt tiem, kas ar šito visu sāk darboties, jā, lai nav nenormālie ceļu izdevumi, lai nav nenormālās licences maksas un tā tālāk. Vienalga, kurā jomā, vai tas autosprints. Es vērtēju pozitīvi visu šito, jā, un arī es jau večiem pavasarī teicu, jā, ja jūs gribēsiet braukt, trases būs un es būšu gatavs darīšu visu, lai tas notiek. Kā sezonas kopvērtējuma līderi tika kronēti Andis Gluškovs no Kuldīgas, Jānis Maskalniņš no Talsiem un Jānis Valters no Ventspils.